Man ir ļoti patīkami dzirdēt, ka Vienotības deputāti un Nacionāla apvienība sāk atbalstīt to, ko esmu 2,5 gadus no šīs tribīnas šeit runājis. Paldies jums. Un tagad pagriežam galviņas pa kreisi. ZZS, ja? Pagriežam pa kreisi. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tur nav rakstīts ierēģiem, Dolgopolov kungs, ja? Nodokļu maksātājiem, kā jau pieminēja deputāts Parādnieks, ir tiesības zināt, kur aiziet viņa nauda, cik ir attiecīgais ierēdnis vai amatpersona saņēmusi. Lūdzu noraidīt šo priekšlikumu, lūdzu atbalstīt 7., 8., 9., 10. priekšlikumu. Jo, kā jau minēja iepriekšējais runātājs, ir jābūt caurspīdīgumam. Un tas, ka šis priekšvēlēšana laiks šobrīd ir, tas ir burvīgi, lai sabiedrība novērtē. Jo šis priekšlikums, kurš ir atbalstīts valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā par to, ka amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā, internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātu atalgojumu summu, komisija negrib, lai cilvēki to zina. Nākamie priekšlikumi ir ar to, ka tam jābūt vispār pat 10 gadus zināmam. 10 gadus, lai es varētu internetā to atrast. Lai es zinātu, vai Zemļinskis ko saņēma 2006. gadā. Tā ir normāla lieta. Absolūti. Līdz ar to, tātad vēlreiz, noraidīt šo priekšlikumu, atbalstīt 7, 8, 9, 10, jo Latvijas valsts suverēnā vara nepieder Latvijas ierēģiem. Šodien būs tā diena, kad es laikam ar jums visiem lepošos, malači. Jo es sāku dzirdēt atbalstu sabiedrības caurspīdīgumam, ka mēs varam to visu redzēt. Tas ir burvīgi. Kaut šis priekšvēlēšana laiks saglabātos šajā mājā mūžīgi. Savukārt Dolgopolov kungs par lasīšanu runājot. Ja jūs vēlreiz pīpēsiet uz Saeimas trepēm, kur ir norādīts 10 metri no ieejas, un man šeit no tribīnas stāstīsiet par to, ka nemākam lasīt un nezinām, kas tur ir rakstīts, aizejiet lūdzu 10 metrus no Saeimas ieejas durvīm un tad pīpējiet savus sieviešu cigaretes. Līdz ar to esiet lūdzu tik laipni priekšlikumu, protams, kad mēs neatbalstam. Un es ar jums šodien varētu lepoties. Paldies. Paldies, debates slēdzu. Es aicinu ziņotāju komisijas vārdā paust komisijas viedokli. Pēc visām šīm runām aicinu atbalstīt šo komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 32 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.